Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem šajā vakarā. Mūsu pārdomām ieklausīsimies fragmentos no pravieša Jonas grāmatas. Kungs runāja uz Jonu, Amitaja dēlu. Celties, ej uz lielo pilsētu Ninivi un apsauc turieniešus, jo viņu ļaunums ir nācis manā priekšā. Bet Jona cēlās un bēga no kunga uz Taršīšu. Bet kungs meta jūrā lielu vēju, jūrā sacēlās liela vētra un kuģim draudēja salūšana gabalos. Bet Jona bija nokāpis laivas dibenā un apgūlies un cieši aizmidzis. Kuģinieku virsnieks piegāja pie viņu un teica: ko tu guvi tik cieši? Celies un sauc uz savu dievu, varbūt Dievs mūs pamana un neejam bojā. Un tie cēla Jonu un iemeta viņu jūrā, tad jūra mitējās trakot. Bet kungs sūtīja lielu zivi, lai tā aprīja Jonu, un Jona bija zivs vēderā 3 dienas un nakts. Un Jona lūdza kungu savu dievu no zivs vēdera. Un kungs pavēlēja zivī, un tā izvēma Jonu krastā. Tad kungs runāja uz Jonu otrais: celies, ej uz lielo pilsētu Ninivi un sludini tai, ko es tev teikšu. Un Jona cēlās un gāja uz Ninivi, kā kungs bija tam licis. Ninives ļaudis noticēja Dievam, pasludināja gavēni, un visi ieģērbās maisos no lielākā līdz mazākajam. Bet Jonam tas briesmīgi derdzās. Viņš aizsvalās dusmās un lūdzās kungu: ak, kungs, vai es to nesacīju, būdams vēl savā zemē? Tādēļ es steidzos bēgt uz Taršīšu. Es zināju, ka tu esi žēlīgs un līdzcietīgs Dievs, gauss dusmās, bet dāsns žēlstībā, un ka tu atstājies no ļauna. Kungs, atņem jau man dvēseli, jo man labāk mirt nekā dzīvot. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek, kā mūžīga patiesība. Āmen. Kāds rabīnu stāsts vēstīja, ka Kains pēc tam, kad bija nogalinājis savu brāli Ābelu un bija izkvajojies pa visu zemes virsu, pēc kāda laika atgriezās mājās pie sava tēva Ādama. Tas izbrīnījies jautājis: bet kā tad paliek ar to Dievu spriedumu, ka tu esi staiguls un kvaidonis uz zemes? Uz to Kains atbildējis: es esmu atgriezies no grēkiem un izlīdzinājies ar Dievu. Ādams izsaucās: tik liels ir piedošanas spēks, žēl, ka es to nezināju. Ādams ir ļoti pārsteigts, ka atgriešanās un izlīdzināšanās ir iespējama arī pēc tam, kad ir pārkāpta viss fundamentālākie cilvēcības principi un vērtības. Neparasti, ka ebreju valodā atgriešanās, metanoja, tās nozīme ir cieši saistīta ar sabatu. Arī šajā rabīnu stāstā pašās beigās Ādams sāka dziedāt slavas dziesmu sabatam. Jo atgriešanās ir atgriešanās pie iekšēja miera. Un tieši šāda atgriešanās mums ir regulāri nepieciešama, jo lai arī mēs esam būtnes ar ārkārtīgi augstu attīstības potenciālu, dažkārt mēs no sava ceļa novirzamies nost. Un tāpēc mums ir nepieciešams ik nedēļu miera laiks, miera diena, kurā dvēsele atkal var noorientēties un atspērties tālākajam ceļam. Dvēsele topi atkal rāma, saka 116. psalms. Jo mūsu dvēseles sākums atrodas tur, kur ir miers, un pie šī miera mums atkal un atkal jāatgriežas. Taču mūsu ikdienas nemierīgumā tas nav tik vienkārši.
Mūsu dzīve noris dažādu plūdu un vētru ieskauta, taču mūsu iekšpusē, kā tornado centrā, ir kāda vieta, kur mājo miers. Dieva valstība, vieta, kur valda vienīgi Dievs, vieta, kur mēs esam aicināti apsēsties kopā ar mūsu kungu, pasēdēt, parunāties vai vienkārši paklusēt. Un plūdi, tornado, nemieris, vētra ir kaut kas, ko mēs sastopam arī stāstā par Jonu. Šis stāsts, kā to mēs labi zinām, sākas ar Dieva aicinājumu Jonam doties uz Ninivi un sludināt tās iedzīvotājiem, ka viņu ļaunums ir uzkāpis līdz debesīm, citiem vārdiem kļuvis neizturams un nepanesams. Taču Jona noraida šo uzdevumu, un ar to viņš neko īpaši jau neizceļas citu praviešu vidū, jo arī daudzus citus, sākot ar Mūzu, Dievam ir bijis grūti pārviecināt, izkustēties no vietas. Taču atšķirībā no pārējiem Jona izkustās, taču sāk kustēties pretējā virzienā. Viņš bēg uz Taršīšu, un viņa bēgšana gan sākumā nekāda netiek pamatot. No kā tad viņš bēg? Kāpēc viņš bēg? Vienkārši, ka viņš negrib kaut ko darīt? Tikai pašā stāsta beigās atklājas, ka viņš ir bēdzis tāpēc, ka ir baidījies no Dieva žēlastības un dāsnuma. Mēs piekritīsim, ka vēl dīvaināku bēgšanas no Dieva motivāciju būtu grūti piemeklēt. Mēs varētu saprast, ka kāds bēg no Dieva soda vai no Dieva dusmības, bet no žēlastības un līdzcietības, ka kāds bēgtu. Jona tā nepanes Dieva līdzcietību, ka viņš ir labāk gatavs mirt, nekā to pieredzēt. Kā gan to var izskaidrot? Bet varbūt nemaz nav tālu jāmeklē. Jau pašā stāsta sākumā ir pieminēts, ka Jona ir Amitaja dēls. Un burtiski tulkojot, tas nozīmē, ka Jona ir patiesības dēls, jo emet nozīmē patiesību. Patiesība ir laba lieta, taču tā vienmēr atrodas spriedzē ar līdzcietību, žēlastību un labestību. Tā, piemēram, kāds cits rabīnu stāstīņš stāsta, ka Dievs, kad viņš radīja šo pasauli, ir absolūto patiesību nometis zemē. Citādi cilvēks ar savām vājībām un nepilnībām nekad nespētu šīs patiesības priekšā pastāvēt. Dievs nometis šo patiesību zemē un teicis, lai nu viņa pati aug, kā šīs zemes tāds. Un ar to patiesību pārstāja būt kāda mēraukla vai norma, kaut kas absolūts, kaut kas tāds, ko mēs varam piemērot kaut kam, vai ar ko mēs varam izmērīt lietas. Bet tā kļūst kā tāds process, kā tāda augšana. Un, kā zinām, katram, kas aug, ir vajadzīga palīdzība, žēlsirdība, kāds, kas tai palīdz augt. Un tāpēc Dievs ir nevis patiesība, bet mīlestība. Jo mīlestību, patiesību nekad nedrīkst nostumt malā. Otrādi gan. Drīkst un dažkārt pat vajag. Un Jona stāsts ir stāsts par patiesību un mīlestību. Un to, kas tad abu starpā tur notiek. Jo atcerēsimies, ka Dieva valstības vīzija ir, ka tur žēlastība tiksies ar patiesību, taisnība skūpstīs mieru, patiesība no zemes dīgs un taisnība lūkosies no debesīm, kā rakstīts vecā derībā. Taču mēs labi zinām, ka mūsu dzīvē tās abas bieži nesatiek un vēl retāk, kad skūpstās. Mūsu dzīvē patiesība un mīlestība visbiežāk spēkojās un strīdās. Un tāpēc Jona, patiesības dēls, tik ļoti nespēja panest mīlestību, ka bēg no tās uz otru pasaules malu. Jā, Jonā mēs sastopam ne jau tikai viņa, bet arī mūsu laikmeta tik ierastu, reliģisku un arī vispārēju domāšanu.
Proti, visa mēraukla ir patiesība, visa mēraukla likums. Katram likuma pārkāpējam, katram, kurš nesaskan ar patiesību, ir jāsaņem sods. Piedošana soda vietā izjauc ierasto kārtību. Jā, pašus kārtības pamatus, uz kuriem balstās šī nedrošā pasaule. Jā, kas gan būs, ja nodokļu nemaksātājiem atvaidīs sodu? Tad jau viss sāks nemaksāt nodokļus. Kārtība nodrošina likums, bet likuma pildīšanai līdz seko attiecīgas iestādes. Piedošanai te īsti vietas nav. Ja varbūt tādai piedošanai, kas ir nopirkta par bargu naudu. Un tā ir tā domāšana, kas saka, lūk, tu kaut ko pārkāpi, soda sistēma tev pieķēra, sistēma tev notiesāja, nekā personīgi, vienkārši tā ir, tāda ir kārtība. Tā droši vien domāja arī Noā dēls Hams, kad viņš pieķēra savu tēvu piedzērušos un kailu guļam, kad Noā bija pārsvinējies iznākšanu no šķirsta. Un viņa dēls Hams, kā tāds kārtīgs likuma paklausīgs pilsonis, tūdaļ gāja un to lietu kāra pie lielā zvana un nosūdzēja savu tēvu pašu brāļiem. Tie, Šeims un Jafets, gan, kā zinām, vienkārši atnāca un kaunīgi apklāja savu tēvu kailo ķermeni pašu uz to neskatīdamies. Un kaut kā tā iznāca, ka pēc tam, kad Noā bija izguvējies, tad tieši uz Hamu, uz šo krietno un sirdšķīsto pilsoni, krita viņa dusmas. Iespējams, ar saviem vāstiem Noā mazliet pārspīlēja, taču mēs nevaram nepamanīt, ka jau pirmās Bībeles lapus atklāja mums, cik augstu tā vērtē piedošanu, izlīdzināšanos, nenosūdzēšanu, nenodošanu. Jā, mēs varam uzreiz saprast, ka nav viegli rakstu mācītājiem un farizējiem tikt debesu valstībā. Tas top skaidrs jau no pašām Bībeles pirmajām lapusēm. Jo tikai tie atrod ceļu uz šo valstību, kuri iemācās patiesību apklāt ar mīlestību. Jona, līdzīgi kā jau pieminētais Noā dēls Hams, ir tās mūsu iekšējās balsis, kas pieprasa un grib patiesību vienmēr un visur, absolūtu taisnīgumu un godīgumu, taču izvairās tām abām, taisnīgumam, patiesībai, likt kalpot mīlestībai. Un tāpēc viņi vienmēr bēg no atgriešanās un piedošanas, no mīlestības un bēg uz Taršīšu. Kā norāda vecās derības pētnieks Friedrichs Vainrēps, Taršišas nosaukums pats vārds sastāv no divām daļām. Tar nozīmē vērsis, citiem vārdiem pasaules pirmspēks, dzīvība. Bet šis nozīmē marmors. Un kopā saliekot Taršīša ir marmorā iecementēta dzīves enerģija. Bēgt uz Taršīšu ir izmisīgs mēģinājums iecementēt dzīves enerģiju. Taršīša ir dzīves nocietinājuma mūris, kā citi pētnieki norāda, Taršīša tā laika zināmās pasaules galējais punkts. Tālāk vairs nav kur bēgt. Tu esi aizbēdzis līdz tam mūrim, un tur tu iecementē sevi. Citiem vārdiem, Jona bēg uz turieni, kur viss ir iecementēts, skaidrs, paragrāfos ierakstīts, paralizēts, sastīns, neelpojošs, nedzīvs. Tur viss spīd kā gvancēts marmors, taču tur nav dzīvības. Varam arī sacīt, ka Jona bēg kādā mākslīgā, virtuālā pasaulē. Un mēs varam domāt, vai arī mēs kādreiz bieži, varbūt pat bieži, no saviem īstajiem dzīves aicinājumiem un izaicinājumiem nebēgam tajā pasaulē, kas sastāv no daudz kā, kas ir gvancēts mūsdienās. Pie tā, pie kura mēs bieži vien sēžam, kuros mēs lūkojamies, meklējam kaut ko, skatāmies. Jā, no tā visa glancētā, pie kuriem sēžot, tik daudz aiziet mūsu dzīves īstās enerģijas.
Jo tur pie tā glancētā sēžot, mēs taču izdzīvojam tik bieži tur savas mīlestības, mēs rīkojam tur savas revolūcijas, tur mēs ciešam līdzi stāstiem un bildēm un sirdi plosošiem gadījumiem un aprakstiem. Taču patiesībā varbūt esam pagriezuši muguru tai īstajai dzīvei, tai, kas grib notikt ar mums, to, kuru neattēlo tie glancētie ekrāni. Taču tam, kurš iemūrēja savas dzīves spēku kādā glancētā mūrī, un tur aiziet visas dzīves enerģija, nereti tam, kurš ir pagriezis muguru savas dzīves īstajam aicinājumam, kļūst ļoti grūti piedot. Jā, patiešām, kad cilvēks līdzīgi kā Jona patiesību vērtē augstāk par visu un baidās no Dieva, kurš ir žēlsirdīgs un mīlestības pilns, tad tāds cilvēks arī sturgalvīgi turas pie tā ļaunā, kas tam ir nodarīts. Un tad es domāju, vai tad, kad tu sturgalvīgi turies pie tā ļaunā, kas tev ir nodarīts, ko tu nespēji piedot, vai to arī nenozīmē bieži lietotais apzīmējums dzīve grēkā? Bieži vien mēs domājam, tā ir tā dzīve, kur tu kaut ko ļaunu dari. Bet ja tu sturgalvīgi turies pie tā ļaunā, kas ir nodarīts tev, un ar abām rokām un kājām turies pie tā posta, kas tev ir nodarīts, to nepiedodams, patiesībā tu dzīvo grēkā. Bieži vien mums šķiet, ka esam piedevuši. Taču mums nevajadzētu sajaukt piedošanu ar kaut ko citu mūsu dzīvēs. Piemēram, mūsu smadzenes ir tā iekārtotas, ka tās spēj aizmirst. Aizmiršana ir tīri bioloģiski nosacīts process. Mūsu organisms neredz speciāli aizmirst to postu, ko tas piedzīvojas. Lai mēs varētu dzīvot tālāk, mūsu psihe izstumj no apziņas noteikti sāpīgas vai biedējošas notikumus, pieredzes vai sajūtas. Bieži arī mēs paši apzināti izstumjam no sava redzes lauka noteiktas sajūtas vai jūtas, tās apspiežam. Un aizmirst vai izstumt vai apspiest mums izdarīto postu, tas nav piedot. Tas ir kaut kas tīri bioloģisks un psiholoģisks, tas nav nekas oriģināls, tā notiek ar mums cilvēkiem, bet tā notiek arī ar daļu no dzīvniekiem. Piedošana ir pavisam kas cits. Tā ir garīga darbība. Jo piedošana dzimst no garīgas un arī teoloģiskas atklāsmes, ka mēs cilvēki esam kļūdaini un nepilnīgi. Mēs varam citiem piedot tāpēc, ka mēs apzināmies arī savas kļūdas un vājības. Un tāpēc piedošana iet roku rokā ar uzticēšanos Dievam, jo mēs ticam, ka mēs šie kļūdainie un nepilnīgie neesam izauguši, neesam kaut kur iecementēti un tādi arī paliksim, bet mēs atrodamies kādā izaugšanas un nobriešanas procesā. Un tāpēc šis mans pieminētais rabīnu stāstīns arī atgādina, ka piedošana, ka patiesība tiek nomest uz zemes, lai viņi varētu tur augt, nevis palikt kā kaut kas nemaināms un iecementēts. Patiesībā piedošana ir tā, kas tiecas atvērties dzīvei un dzīvībai. Piedošana rada dzīvi un dzīvību, jo grib to izpestīt no marmora skavām. Bet tas, kurš sturgalvīgi turās pie patiesības, bieži tāpat kā Jona piedošanu piedzīvo kā melus un nodevību, kā kaut ko tādu, no kā jābēg, ko nevar izturēt. Jona nevēlas piedot Ninivei. Viņš nemaz tādu iespēju neizskata. Viņš tāpat kā daudzi mūsu laika biedri vēlas, vai ļaunā Ninive, tā ļaunā Ninive, kas patiesībā ir visa šīs ļaunās pasaules tēvs, vai tā iet bojā? Jā, kas gan tur varētu būt slikts, vēlēties, vai ļaundari iznīkst?
Tieši tādā veidā taču mēs varētu vislabāk tikt galā ar ļaunumu, kariem, noziegumiem, grēkiem, un tad mēs varētu mierīgi staigāt pa pasauli, mums vairs nebūtu jābaidās no tumšām ieliņām. Jo, kad mēs būsim tikuši tādā veidā galā ar ļaunumu, tad nebūs sāpju un ciešanu. Taču svarīgi ir pamanīt, ka piedošana un mīlestība necīnās ar ciešanām un to iemesliem. Mīlestība un cerība un piedošana, šīs dzīves apliecinātājs, tās drīzāk tiecas ciešanām dot jēgu un nozīmi. Dot jēgu un nozīmi tam, kas ar tevi notiek, un rādīt ceļu, uz kurien tas tevi ved. Un tikai tad, kad mēs atgriežamies pie iekšējā miera, mēs iegūstam jaunu atbalsta punktu, redzēt nozīmi un jēgu visā tajā, kas ar mums notiek, un mēs iegūstam jaunu skatu uz to, uz kurien tas mūs ved, un ļoti bieži arī spēku. Piedošana ir Dieva mīlēšana. Piedot nozīmē mīlēt Dievu, kurš šo dzīvi mums ir dāvinājis, kurš šo pasauli mums ir radījis un radījis kā labu. Jā, patiesi mīlēt Dievu nenozīmē neko citu, kā pieņemt šo pasauli kā labu. Tas ir mīlēt Dievu. Un tas ir varbūt pats lielākais un pats svarīgākais balsums, kas vien ir. Taču Jona to visu nevēlas. Viņš nevēlas būt atbildīgs par dzīvi. Jona dzīvi noraida un negrib, lai cilvēki atgrieztos no ceļa, kas ved uz Taršīšu. Viņš nesaprot, ka atgriešanās atpakaļ izejas punktā sākumā ir pašas esības būtība. Zīmīgi, ka Jona, savukārt tulkojumā no ebreju valodas, nozīmē balods. Bet balods, kā zinām, ir tāds putns, kurš vienmēr atvedu atpakaļ uz vietu, no kuras aizlaidies. Tāpēc arī balods ir miera un piedošanas tēls, miera balods. Vienu tādu balodu, tādu Jonu, mēs pazīstam no Noā šķirsta, kurš tika izlaists ārā, un kad viņš neatrada vietu, kur nosēsties, atgriezās atpakaļ šķirstā. Tieši tāpēc balods jau simbolizē Dieva aicinājumu, svētā gara aicinājumu, nevelti tieši kā balodis Dieva gars nāk pār Jēzu pēc kristības Jordānā. Jo neviens aicinājums nevar tikt īstenots, ja tas laiku pa laikam neatgriežas atpakaļ pie tā, kas ir aicinājis. Balodis kā Dieva gara simbols, Jona mūsos mītošās Dieva dzīvības, Dieva klātbūtnes tēvs. Un tāpēc Jona nekad nenonāk Taršīšā. Pat ja viņš tur būtu iecementēts, tik un tā, Dievs neļauj Jonam atgriezties. Dieva vārds viņam seko. Kā zinām no stāsta, kuģis, ar kuru Jona bēg, iekļūst vētrā, un tas arī kaut ko saka. Jo ja mēs iecementējam un apspiežam un aizmirstam savas esības dievišķos aspektus, savu aicinājumu, mēs gandrīz vienmēr, ātrāk vai vēlāk, nokļūstam krīzē. Tas, kurš bēg no sava aicinājuma, neizbēgam nokļūst krīzē. Jona šo krīzi cenšas pārvaist dziļā miegā. Tieši arī tā mēs nereti attiecamies pret savas dzīves krīzēm, cerot, ka tās pāries mums pāri un mūs neskars. Taču parasti tā nenotiek, jo tad, kad tu esi krīzē, tev ir jābūt arī nomodā un jājautā, uz kurieni šī krīze mani māca doties, kur tā mani grib izmest, ko tā izaicina manī mainīt. Un varbūt kādreiz tev tāpat kā Jonam ir jānonāk pašā krīzes dibenā, tur zivs vēderā, vai mostos sarunai ar Dievu un sāktos atgriešanās vai pagriešanās pretī tam, kurš nekad nav no tevis aizgājis prom. Un Jona atgriežas. Viņš dodas uz Nīnivi, sludināt šiem ļaundariem, un ko domājiet, ko ne, arī viņi atgriežas. Visā Bībelē pravieši ir dažādā veidā mudinājuši
cilvēks uz atgriešanos, bet tikai Jonam tas izdodas tik ātri, tik veikli, tik negaidīt viegli. Un Dievs piedod viņiem, un viss ir priecīgi un vaimīgi, tikai Jona ir apbēdināts, jau vairāk viņam tas uz derdzes. Jo viņš joprojām ir vecajā domāšanā un vecās ticības skavās. Taču atgriešanās ir sākusies. Un arī šis Jona no vecās derības, kā balodis, reiz būs pavisam atgriezies. Tur, no kurienes viņš reiz veidojās un dzima šajā Dieva beznosacījuma mīlestībā, kura mīl visu tikai tāpēc, ka viss ir viņa radīts. Jā, tik bieži mūsu pārkāpumi, mūsu ceļi uz Taršīšu tiek nevis vienkārši aizmirst, apslēpt vai izdzēst, bet, un tieši to nozīmē piedošana, tie tiek pārvērst un kļūst par mūsu izaugsmes potenciālu. Kā saka kāds teologs, nav nekā pilnīgāka, kā satriekta, gabalos satriekta sirds. Un viņam ir taisnība. Un tikai atgriešanās nav atgriešanās atpakaļ pa apli un nonākšana atkal sākumā, proti tur, kur mēs reiz bijām. Atgriešanās ir ceļš nevis pa apli, bet pa spirāli. Tev šķiet, ka tu ej atpakaļ, bet patiesībā tu esi pakāpies vienu pakāpi augstāk. Tā ir atgriešanās pie saknēm, kas aug no debesīm. Un šāda atgriešanās, tā ir mūsu vajadzība un nepieciešamība. Tā ir mūsu kā cilvēku pamatvajadzība. Tā mūsos ir ierakstīta. Tāda atgriešanās un augšana. Jona ir balodis. Arī mēs tādi esam. Bet baložu vajadzība ir vienmēr atgriezties atpakaļ. Tajā, no kurienes viņš ir nācis. Tajā, kas viņu ir veidojis. Kas ir ar viņu. Un nekad nav bijis citādāk. Āmen.